Dārgie skatītāji, esiet sveicināti 2017. gadā. Ceru, ka tas jau iesācies pozitīvu sajūtu pilns. Tā saka, kā gadu sāksi, tā gadu turpinās. Tādēļ nemirkli nekavēsimies, jo arī šogad mūs gaida unikāli un iedvesmas pilni stāsti par radošām personībām no vīdes tepat mums apkārt. Ar jums kopā būšu es, Kristīna Vaksa, un laiks sākt šī gada pirmo dzīves pulsā. Šajā raidījumā iepazīsimies ar kolorīto radio tev ziņu diktoru Eviju Streiču, kura savu radošo dzirksti izpauž rakstot un dzejojot. Evijas balss pavada tūkstošus klausītāju ikdienas gaitās, savukārt viņas raksti uzrunā lasītājus sociālajos tīklos. Kā Evijai izdodas aizkustināt cilvēkus līdz sirds dziļumiem un kādēļ viens no 3 tēliem, ko gatavos Gita, būs Rammstein stilā, par to raidījumu turpinājumā. Ar radio cilvēkiem ir tā, ka viņu balsi mēs atpazītu jebkurā diennakts mirklī, bet ja viņi mums ietu garām pa ielu, tad gan iespējams mēs viņam paietu garām. Tādēļ šis ir lielisks brīdis, lai iepazītos ar radio tev ziņu diktori kolorīto Eviju Streiču. Un saka, Evija, tu iedarbojies radio kopš 15 gadu vecuma, vai tu jau zināji, ka radio būs tavs ceļš, vai tu jau bērnībā par to domāji? Noteikti nē, jo bērnībā nebija tik daudzveidīgi dažādi radio, kā ir tagad. Bija viens vienīgs valsts radio, bet es atceros, ka es turēju matu laku kā mikrofonu, kaut ko tur runāju, dziedāju. Bišķiņ jau praktizējies tomēr. Jā, bet tas bija vairāk tā kā skatuve, varbūt pa maz uzmanības bija, ka tas būs tieši radio, nē. Nu, ko var zināt, varbūt arī dziedāšana sanāks uz lielās skatuves. Bet kā tad ir ar radio cilvēkiem? Vai viņi arī pēc darba dienas tomēr klausās radio mājās vai automašīnā? Es ļoti bieži izvēlos ļoti labu mūziku, kas saucās klusums. Bet jā, es klausos arī citas radiostacijas, gan tāpēc, lai paskatītos, ko dara kolēģi, kā dara kolēģi. Un visbiežāk es klausos Latvijas Radio 1, jo man patīk šī ziņu analīze, man patīk viedokļu dažādība, jo tas tomēr ir cits mērogs, tas, ko mazākas radiostacijas nevar šobrīd dabūt. Bez darba dienas radio tu darbojies ar citām lietām, ar tādu nedaudz kā radošo pusi, tu raksti arī dzeju un dažādas pārdomas stāstus. Starp citu, ar tiem sociālajos tīklos dalījušies, jeb šērojuši ir vairāk 100 cilvēku. Kur tu rodi iedvesmu šiem stāstiem? No dzīves, no sevis, bet tas, ka es rakstu viņus sociālajos tīklos, tas nebūtu nav tāpēc, ka es gribētu pierakstīt vai kaut ko pozicionēt vai paust sociālajos tīklos. Es to atradu kā ļoti labu platformu, lai nav jāraksta blociņā ar pildspalvu, bet lai ir vieta, kur tas viss paliek. Tāda kā elektroniskā dienasgrāmata, kas vienmēr ir līdzi. Jā. Un kurā citi var izlasīt un pierakstīt arī komentāru. Jā, un es atklāju, ka tā arī var. Vai ir arī kāda lieta, par kuru tu tomēr neraksti? Nē, dzejoļi man viss ir pa mīlestību. Ja ļoti vajag, var rakstīt pa ceptām olām, ja man pasūta vai jebko citu, bet es nemēdzu tā darīt. Vai ceptās olas būtu arī kāda romantiska tēma? Varbūt, jā, varbūt. Bet par lietām, kuras mēs nekad nedarām, vai ir kāda lieta, ko tu nekad neieviestu savā garderobē? Es gribu cerēt, ka es esmu diezgan paškritiska un es nevilktu lietas, kurās es neietilpstu iekšā un kuras man ir stipri par mazu. Tās būtu tās lietas, ko es nevilktu, vai arī kādas ļoti spilgtas, rozā, gliterainas lietas, jo veca Barbija ir veca Barbija un ir lietas, kas piestāv jaunām meitenēm. Es domāju, ka jums pēc tam vēlāk ar raidījumu gaitā ar Gitu izdosies daudz ko jaunu pamēģināt, tad, kad komplektēsiet 3 tēlus. Bet šobrīd mums ir laiks doties Tirsniecības centra Valet veikalos, lai skatītos, kādas tad lietas iedarētos ziņu diktoras Evijas Streičas ikdienā. Katras dāmas kosmētikas maciņu piepilda līdzekļi tieši no viņas iemīļotā zīmola. Evija iecienījusi Latvijas ražotāja Dzinters produkciju, tās dabiskumu un arī pieejamās cenas dēļ. Turklāt Dzinter kosmētika novērtē arī Evijas radi ārzemēs. No Dzinter produkcijas, manuprāt, katras dāmas somiņā iespējams atradīsies balzāms vai zaļš vai oranžs, bet tas vienmēr tur būs, jo neraugoties to, kāda ir citi balzāmi, manuprāt, tas ir tas īpaši mīkstinošais. Es tev pilnīgi varu piekrist, un arī
rudeņos un pavasaros revidējot somas, es gandrīz vai katrā somā vai žaketes kabatā atrodu kādu no balzāmiem. Viens ir padeldēts, viens varbūt vēl ir labs un derēs nākamai sezonai, bet dzintars ir tā produkcija, ko man ļoti bieži ārzemju radi, kuri dzīvo Vācijā, kuri paši varētu atļauties pirkt kosmētikas ojojoj ar kādiem nosaukumiem. Saka, atved man no dzintara to, atved man šito, atved acu krēmus, sejas krēmus, dienas krēmus. Un es saku, bet jums taču tur ir piedāvājums. Nē, bet tāds nav. Es nezinu, vai tās ir ilgas pēc dzimtenes vai kvalitāti, bet tas tur ir pieprasīts. Un kas ir tas, ko tu visvairāk no dzintara lieto? Vienu brīdi es ļoti aktīvi lietoju sejas, bet acu krēmus. Un vienu brīdi bija sejas toniki. Bet dzintaram ir parādījušies jauna sērija, dažādas duša želejas un ķermeņa losjoni ar dažādām smaržām, un tas ir tas, ko es arī pamēģinu. Arī tērpos Evija cenšas dot priekšroku Latvijas dizainam, turklāt viņa netīšām atklājusi kādu veikalu, kur tieši to arī var atrast. Tad, kad es kādām draudzenēm redzēju kādus ļoti skaistus tērpus, kur tu pirki, vēlmē pirku, es tā, kur? Un viņas izstāsta, kur tas ir, un es domāju, tas taču ir veikals, kur iepērkās kundzītes pēc 60, un es atnācu un ieraudzīju. Tad pārsteigums tomēr bija, ja? Man ļoti patīk kleitas, kurām ir 3 stūra rociņas, kuras var noslēpt to, ko vajag noslēpt, un nav tik daudz eksemplāri, lai tu redzētu katrai otrai tādu mugurā. Man šis veikals bija tiešām atklājums. Gaumīgi un arī galu galā gan ērti. Jā. Ja ir kāda joma, kur mēs tiešām novērtējam svaigumu un vietējo ražojumu, tad tie noteikti ir pārtikas produkti, un tādēļ arī esam Straupes veikaliņā. Jā, un es sevi ļoti bieži radinu iet mazos veikalos, jo lielajā veikalā tu bieži vien nopērci to. Es kādreiz domāju, kā agrāk varēja, kā filmās rāda, ir viena gara lete un kaut kas aiz letes, kā cilvēkiem pietiek, bet patiesībā pietiek piens, maize, gaļa, tas ir tas, ko pamatā arī cilvēki pērk, un šajā veikalā es arī pazīstu daudzus no ražotājiem personīgi, es esmu ar viņiem bijusi kontaktā, zinu, kādā prece top, un līdz ar to man viņa garšo pat citādāk, tāpēc, ka es zinu konkrēto cilvēku. Un kas ir tās lietas, kas tavā ēdienkartē iespējams ir vairāk, vai kas tev varbūt labāk garšos kā ārāzoba? Tas ir neiztrūkstoši biezpiens ar rozīnēm, kas vienmēr manā pirkumā ir atnākot uz Straupes veikalu, un tas ir tāds kārums, kas der gan pie rīta kafijas, gan pēcpusdienā, kad gribās panašķēties, gan vakariņās, kad neko negribās taisīt. Ziņu diktoras ikdiena nav iedomājama bez jaunākajām aktualitātēm un mērķtiecīgas sekošanas līdz visam, kas notiek Latvijā un pasaulē. Ja atkārtošana ir zināšanu māte, tad jaunākās ziņas diktora maizes avots un Evijas rīti nevienu reizi vien iesākas tieši pie jaunāko laikrakstu stenda. Man šķiet visi iespējamie žurnāli, kas vien Narvesenā ir, izņemot dzelteno presi un varbūt izņemot tur par dārza darbiem, bet arī, ja ir interesants temats, tad arī tie būs, jo man kolēģi zina, ka visi iespējamie žurnāli, kas ir iznākuši, ir pie manis dabūjami, un es viņus neabonēju, es viņus pērku. Kādēļ pirkšana? Tādēļ, ka man ļoti patīk, ka ieiet no rīta 6 kioskā, sajust, kā tas žurnāls smaržo, pašām pirmām viņu dabūt, jo ir pārbaudīts, ja tu abonē, tu to žurnālu dabū vēlāk nekā no rīta. Tev viņu paskastītē iemet vēlāk, pat reizēm pēc dienas. Tātad ziņas uzreiz ir tādu svaigumu sajūtu, ka tās tiešām ir paši svaigākie jaunumi. Jā. Vai kādreiz ir bijis arī tā, ka no žurnāla tu sagatavo ziņas? Jā, es varu atzīties, ir bijis. Tā ir diena, kad nav bijis internets, un man ir mana žurnālu kaudze, un man ziņas ir. Es domāju, tad šis ir īstais brīdis, lai mēs dotos uz Radio Tev, lai skatītos, kā tad tev sokas ziņu gatavošanā, kāda ir tava ikdiena. Un to mēs arī darīsim. Savukārt Gita turpinās šeit pat Valeta. Gita Šildere, vizāžiste un stiliste, starptautisku skaistumkopšanas konkursu laureāte.
Grīma meistare mākslas filmās, televīzijas un modes šovos. Savu zināšanas un prasmes ieguldījusi arī žurnālos Santa un Klubs. Ikdienā Gita vada make-up treniņus un seminārus par vizuālo tēlu, konsultē par imidža veidošanu, strādā ar individuālajiem klientiem, piedāvājot gardrobes revīziju un iepirkšanos kopā ar stilistu. Šīs sezonas aktuālā tendence noteikti zemšādi zābaki, kas ir gari, bet ne gari ap celi, bet pāri celim, kas ir valkājami gan ar džemperu kleitām, gan ar kleitām kā tādām svārkiem. Noteikti piedāvāšu arī Evijai kādu variantu. Un galvenais, kas dāmām jāņem vērā, šos zābakus mēs nevelkam ar mini svārkiem un ar biksēm. Es zinu, ka Evija dosies uz Rammstein koncertu. Ne tikai Evijai, arī noteikti daudzām citām sievietēm aktualizēs jautājums par to, kādus lietot aksesuārus uz tādu koncertu, kas varbūt ir nedaudz vīrišķīgs, smagnējāks un nav tik smalks. Līdz ar to es noteikti ar dāmām ieteiktu droši izvēlēties arī vīriešu aksesuārus, tas nav nekas slikts. Kā piemēram šeit dažāda veida karekļi, aproces no tērauda, no kaučuka. Manuprāt, lieliski piemērot arī sievietēm, noteikti no tā nevajag izvairīties. Piedāvāšu arī Evijai kādu ļoti foršu variantu aksesuāriem. Kāds tad būs Rammstein tēla fināla variants, to redzēsim nedaudz vēlāk, bet tagad laiks ielūkoties radio pasaulē. Šodien Latvijā pārsvarā apmācies laiks, brīžiem sniegs, putenis, Kurzemē arī lietus, tas gan tiesa dienas otrajā pusē, bet valsts lielākie daļā kopumā gaidāms mazs nokrišņu daudzums. Vējš arī dienas gaitā kļūs lēnāks, vienīgi jūras piekrastē tas vēl mazliet brāzmaināks. Gaiss šodien iesils līdz -2, -6 grādiem, Kurzemē 0+4 grādi. Nākamajā naktī būs lielākoties mākoņainas debesis, brīžiem uzsniks, uzlīs, vēl jūras piekrastē saglabāsies brāzmainākais vējš un gaisa temperatūra naktī -2+3 grādi. Arī rīt mākoņi klās debes lielāko daļu, vietām īslaicīgi nokrišņi, pievakarē no dienvidu Kurzemes puses sāks arī snikt. Vēja brāzmas 2 līdz 8 metri sekundē un rītdien gaisa temperatūra 0+3 grādi. Tik vijīgi un viegli Evija ēterā skan šobrīd, bet kas īsti notika pirms 15 gadiem? Kā Evija pirmo reizi nokļuva pie radio mikrofona? Tas bija vidusskolā. Es gatavoju skolas avīzi un vajadzēja tādu, kā mūsdienās saka, krutu rakstu. Kas tajā vecumā ir cietums, jo tas likās tāds interesants. Bet tajā brīdī parādījās arī pirmā komerciālā radiostacija Cēsu radio. Un es domāju, radio arī ir interesants. Pirmais tāds radio, vai nu cietums vai radio. Vai gribējās to cietumu, tas likās tāds asāku izjūtu. Bet tur vajadzēja milzumu daudz atļaujas nokārtot, un kamēr to visu borģeli noved līdz kaut kam, es sapratu, man tā avīze jau sen būs 3 reizes iznākusi, man jāņem kaut kas ātrāks, labi, brauks tur radio. Aizbraucu uz radio, un pēc nedēļas es jau tur strādāju. Sākumā naktīs, pēc tam šī radiostacija sadalījās vairākās radiostacijās, un es aizgāju uz Radio Saules ielu, un tad dzīvē ir bijuši vēl citas radiostacijas, un tagad ir radio tā. Būt neitrālam, bet vienlaikus ar dozētu emocionalitāti, spēt saprast svarīgāko un atrast unikālo, spēt iziet no dīvainām situācijām. Tādam jābūt labam ziņu diktoram un lieliski noder spēja improvizēt, kas palīdz tikt ārā no sarežģītākām situācijām. Klausītājiem tas arī reizēm patīk. Protams, lai tas nav tā regulāri, jo, ja tu regulāri pārteiksies, regulāri ākstīsies, darīsies, tad tās vairs nebūs ziņas. Kā tev gāja toreiz, kad Islandē notika vulkāna izvirdums?
Tur ziņu diktori diezgan mocījās ar šo nosaukumu. Elementāri. Ļoti sarežģīti vārdi, sevišķi viņš sastāv no 90 burtiem, vajag salikt ar tādām svītriņām. Un lasīt vienkārši plūstoši šīs visas zilbes, un tas vārds skan pilnīgi normāli. Un beigās jau, es tagad vairs neatceros to vulgāru nosaukumu, Elija Fidla Gidla, bet tik ļoti bieži lasot, viņš iegāja jau pilnīgi automātiski. Bet vai ir vēl kas, lai palīdzētu ziņu diktoru dienai iesākties veiksmīgi? Jā, man ir kolēģis Toms, kurš ir atnesis uz darbu čības, un ziemā es izkāpu no zābakiem, iekāpu Tomu čībās, jūtos kā savējās. Tad man ir atnests spilvens, kurus aizlieku aiz muguras, lai var, tā teikt, atspiesties un paskatīties uz pasauli no malas. Tad man ir mana mīļākā kafijas krūze, un tad es palieku sirdīgā, ka kāds cits viņu ir paņēmis un uztaisījis tur ātri vārāmo zupu. Un kafijas kanna, tas ir tās lietas, kas man no rīta ir. No rīta sākas jau tumsā. Tad tās kafijas, krūzes, dzeršanas, tas ir svarīgi. Tas, ka Evijas teikto klausās teju 100 000 cilvēku visā Latvijā, viņai neliek satraukties. Tomēr ir reizes, kad ziņas nonāk līdz īpaši dzirdīgām ausīm. Ir bijis tā, ka piezvana uzreiz pēc ziņām ļoti pazīstami populāri cilvēki, ļoti svarīgi cilvēki un kaut ko pielabo, vai pasaka komentāru, vai pasaka paldies. Tad pēc tam ir, jo šī tāda iestāde mums arī klausās. Jāsaņemās no tāds. Vai ziņas varētu rakstīt dzejā? Atbilde ir jā, un tiem, kas gribētu to dzirdēt, Evija sarūpēja īpašu pārsteigumu 1. aprīlī. Tomēr arī ikdienā dzeju un tekstu buršana ir Evijas radošais malks. Es rakstu dzeju, pēdējā laikā arī prózu. Dzeju vienmēr, es viņu vienmēr esmu rakstījusi, es nezinu, kaut kā ir viens dzied, viens glezno, viens tamborē. Es neko no tā visu nemāku, es rakstu dzejoļus. Kaut kāda sevis izpaušana tā ir. Bet ir nācies piedalīties arī dažādos dzejas pasākumos, organizēt dzejas dienas. Bet dzejā ir viena tāda ļoti īpatnēja lieta, kādreiz ir tādos intīmākos draugu vakaros, kāds saka, palas savu dzejoli. Es nezinu nevienu no galvas, tiešām nezinu. Kā tu vari nezināt, šis pat ir raksti, bet es tiešām nezinu. Tā apmēram nojausmi ir par kā viņš tur sākās, bet nocitēt nevienus nevar. Nē, vienus varu. Draugs pie drauga, plec pie pleca, roku rokā ejam mēs. Saule spīd vai lietus līst, vienmēr draugi esam mēs. Šo dzejoli es atcerēju savai draudzenei, Egijai, 5. vai 6. klasē. Un mēs vienmēr gājām no skolas māju, viņš to skaitījām. Šis vienīgais pantiņš, ko es atceros pilnībā. Ja Eviju pie ziņu pults varam dzirdēt katru dienu radio TV ēterā, viņas pārdomu rakstus varam lasīt sociālajos tīklos, tad kur varēsim dzirdēt viņas radīto dzeju? Ir tāda doma aizbraukt uz dziesminieku saietu, ja tas vēl lielkrūzēs būs vasarā, jo man pēdējā laikā notiek tā, ka manajiem dzejoļiem nāk arī mūzika, bet es absolūti nemuzikāli, es nemāku to visu pierakstīt, māku nodungot, un es meklēju kādu, kas man var piespēlēt un arī piedziedāt. Kā tas viss tur izvērtīsies, nezinu. Vīru un tostarp arī dāmu nekad nevar vērtēt pēc cepures, jo nekad nevar zināt, kādu pārsteigumu gaida. Domāju, ka arī 3 tēlos kāds pārsteigums mums ir priekšā, bet par to vairāk jau tūlīt pat turpinājumā. Evija, šīs dienas pirmais apģērba komplekts paredzēts ikdienas gaitām vai neformāliem pasākumiem. Ļoti aktuāli šī zaļā krāsa, kas ir šajā sezonā trends, kopā ar pelēcīgo un zilgano, manuprāt, lieliski vēsti toņi. Man ļoti patīk bikšu garums, tas arī ir trends. Grieztās bikses, kuras beidzās tur, kur sākās zābaki. Manuprāt, ļoti skaisti pagarina augumu, tā lieliski izskatās. Visu papildināja ar rotu un žakete, kas, manuprāt, ir ļoti ērta, piemērot ikdienai, nav stīva, nav smaga auduma un nav ļoti klasiska. Kā tev pašai šķiet? Tu man atgādināji sen aizmirstu bikšu garumu, un es visu laiku domāju, kas tām pietrūk, un tie ir zābaki, kuri pareizā vietā sākās un bikses pareizā vietā beidzās. Super, man prieks. Paldies!
šīs dienas otrais apģērba komplekts arī paredzēts principā ikdienas gaitām. Man ļoti patīk šis te vilna, trikotāža, kokvilna, ļoti ērts, mīksts, ikdienišķs. Ko es gribu pievērst uzmanību sievietēm, arī tev nevajag baidīties vienmēr no horizontālām līnijām. Nav akmenī kalts, ka tas noteikti platina. Gan svārkos, gan somā šīs te horizontālās līnijas tiešām lieliski izskatās. Galvenais ir pareizi izvietot krāsu. Man prieks, ka komplekts nav melns, tikai apavi un dzeķubiks, kas vizuāli pagarina. Manuprāt, lieliski tev gan krāsas, gan fasona. Šis ir noteikti tavs. Kā tev pašai, kā tu jūties? Man svārki bija pārsteigums, jo es pati nekad mūžā neko tādu nepaņemtu, pat virsū nepaskatītos, bet tu kārtoju reizi parādīji, ka nevajag baidīties, un tas, kas uz pakaramā, tas uz ķermeņa izskatās absolūti citādāk. Jā, man prieks. Evī, pēdējais apģērba komplekts paredzēts ir konkrētam gadījumam. Es zinu, ka tu brauksi uz Rammstein koncertu. Un kāpēc, lai tu neiet uz koncertu ar svārkiem, ar spīdīgu topu, āda, spīdums, rokas prādzes, kaut kas agresīvs, bet tajā pašā laikā ļoti sievišķīgs akcenti un sezonas tendence garie zābaki, kas sniedzas pāri celim. Jau iepriekš minēju raidījumā, kad nevajag vilkt kopā ar mini svārkiem, bet ar pagarinātu svārku kleitu daļu. Tu izties burvīgi, man liekas, ka tas ir tavs, un tu noteikti vari iet trakot skaisti un sievišķīgi koncertā. Kā tu pati jūties? Tad, kad mēs domājām par Rammstein koncertu, es domāju, tu man ieģērbs jādās, melna hūte, tas ir maksimums, ko var izspiest no Rammsteina. Es kļūdījos, un man ļoti patīk, sevišķi man patīk zābaks. Es vienkārši sajūsmu. Super, man prieks un paldies tev par šodienu, par spēku un par to, ka tu ļāvies man un ļauj man izpausties. Paldies tev! Tev arī paldies! Glamūrīgā Rammsteina mēs arī varētu palikt, bet saka, Evī, kurš no visiem trim tēliem tev pašai vislabāk gāja pie sirds? Man ļoti patīk otrais komplekts, jo pati es nekad neko tādu nesakombinētu un nepaņemtu, bet tie zābaki. Tie zābaki tad arī ir tā odziņa šajā tēlā, bet, lai Rammstein koncertā Mati arī kārtīgi turētos, lēkājot līdz mūzikai, es domāju, ka tev lieta noderēs matu kopšanas līdzekļi no Well Professionals. Paldies! Es ņemu komplektā ar Gitu. Paldies par piedalīšanos! Paldies! Ikdienas steikā mēs mēdzam aizmirst, cik daudz fantastisku un iedvesmojušu cilvēku ir mums apkārt. Un patiesībā atliek vienkārši apstāties, aprunāties, lai mums pavērtos jauna un krāsaina pasaule. Lai 2017. gads būtu lielisks un iepazīšanām bagāts, parūpēsimies mēs, Dzīves pulsā kopā ar Tirdzniecības centru Valeta komandu. Nākamajā raidījumā tiekamies februārī, bet šovakar no jums atvados un vēlu visu to labāko. Raidījumu atbalsta Well Professionals.